Godfather 2. Visumā, nu, tā kā piekdienas vakars ir klāt, es tusēju un es spēlēju Godfather 2. Nu, sižets ir pavisam ļoti vienkāršs. Tu esi čubāks, tev vajag čubākus, un tu šauj čubākus. Nu, tas ir pavisam vienkārši. Tā kā vajag kaut ko pa piekdienas vakaru pahujārīt, nu, tā var Godfather uzraut. Nu, grafika visumā nav tik satriecoša un aizraujoša kā Counter-Strike 1.6, bet ciešama. Un tā par visu pārējo visumā sižets ir interesants. Man te daži saka, ka Godfather vienkārši ir pirmais, Godfather 1 ir vienkārši naturāls spridzeklis, bet, nu, tomēr Godfather 2 sižets arī ir diezgan interesants. Nu jā, nu tur ir vienkārši tā, nu, online. Tas ir tā kā iesprauž kabeli un spēlē ar draugiem. Un tas ir tā, interesanti, bet te pašā laikā arī neinteresanti. Tu nevari kontrolēt visu pilsētu tomēr. Tur ir, es pat neesmu vēl provējis, es te tikai pļūt kaut ko bezsakarā, bet es vispār domāju, ka tur var spēlēt tikai laikam pa mazām mapītēm šķaidīties, ka redz uztais savu bandu, čiki, briki, pupi, pliki. Nu, ko lai es te saku? Spēle visā visumā ir vērtējama ar 8 no 50, 20, nē, bet 10 skala tabulas. Jo, nu, grafiks ir vērtējums ar 7, bet sižets ir vērtējums ar 8. Neko vairāk es nevaru pateikt.